Labrīt visiem vēlreiz. Paldies, Rīta, par ievadu. Jā, šodien parunāsim par 21. gadsimta grāmatvedībai tādu svarīgu lietu kā laika pātrināšanu, digitalizācijas procesu, elektroniskiem rēķiniem un visu, kas saistās ar šo pasauli. Jeb mūsu gadījumā tad mēs runāsim tieši par Moneo Digi risinājumu, kas ir balstīts uz OCR un mašīnu lasīšanas un mazliet arī mākslīgā intelekta pieskārieniem. Tātad OCR šai gadījumā tad Optical Character Recognition sistēma ar Olimpisko centru Reizekni. Tam nav nekāda sakara šoreiz, jeb, teiksim tā, cilvēku valodā runājot un definējot latviešu valodā šo mehānismu. Tātad, kā mēs redzam, tā mēs nolasām simbolu. Tātad to ir spējīgs izdarīt arī pats dators. Parasti lietotāji saka to, ka ir grūti noticēt visam tam, ko mēs paši neredzam, kas notiek kaut kur mistiski mums aiz muguras. Un tad mums atliek vien ticēt un ar laiku uzticēties un pārbaudīt tam, ko tad mums attiecīgi kāda cita, trešā sistēma vai mūsu paša sistēma šajā gadījumā ir izdarījusi mūsu vietā. Protams, šos datus arī sākotnēji pārbaudot un šādā veidā to uzticību iegūstot. Kas tad īsti ir Moneo Digi asistents? Tad varbūt liela daļa no jums jau ir saskārusies dzīvē ar Cospocket risinājumu, kas arī darbojās uz šī paša OCR principiem, mašīnu mācīšanās un mākslīgā intelekta, tā datu atpazīšanu un sakārtošanu. Un tad šis Moneo Digi asistents ir, sadarbojoties kopā ar Cospocket, izveidots risinājums, kas tad mums attiecīgi šos te datus, nereģistrējoties Cospocketā, neveidojot kontus, nedodot savam klientam nekādus vēl jaunus lietotājus un e-pastus, uz kuriem šie dokumenti ir sūtāmi, šos datus mums piedāvā digitalizēt. Lūk, un tad balstoties uz visiem tiem pašiem mehānismiem, ko jau iepriekš minēju, tad Cospocket saka, ka balstoties uz 25. gada augusta datiem, precizitāte digitalizēto datu lauku un apjomu ziņā ir diezgan fantastiski jauka. Ja? Protams, varbūt kāds no jums varētu teikt, kad īsti negribās varbūt piekrist, ja, kad šito rēķinu man viņš neatpazina tik labā veidā, tajā rēķinā vispār netika atrasti nekādi dati. Bet tā kā mums nav pasaulē, jeb Eiropā vai pat Latvijā vienots rēķina izskats un formāts, kādam tad viņam ir jāizskatās, tad tas OCRs un tā mašīna mācīšana un mākslīgais intelekts, visi trīs kopā dara, ko var un cenšas kaut kādā veidā tos datus no tiem rēķiniem atpazīt. Lūk, un tad vidējā statistika 25. gada augustā bija šāda, tātad kopējais, vidējais digitalizācijas datu atpazīšanas precizitātes lielums bija 96,9%, kas ir apsveicams rādītājs. Aplausos Cospocketam un paldies viņiem par šo. Un kas jāņem vērā vēl, ja jums gadījumā, protams, kādreiz rodās šīs situācijas, ka kādi no datiem netiek digitalizēti vai rēķins tiek ielasīts sistēmā, bet no tās digitalizācijas tur varbūt labākajā gadījumā ir atrast tikai datums. Cospockets ir ļoti atvērts tam, lai attiecīgi šos citādāka veida rēķinus, lai nenosauktu tos par nenolasāmiem rēķiniem, viņi spētu atpazīt un attiecīgi šo precizitātes reitingu procentu tādā veidā arī palielinātu. Moneo mājaslapā ir arī viņu e-pasts minēts, tas ir support@cospocket.ee, uz kuru tad viņi arī aicina šos te nepilnīgi digitalizētos dokumentus iesūtīt ar komentāriem par to, ko tad īsti izdevās atlasīt, ko attiecīgi nē. Lūk, par to precīzāk, kā tas viss strādā tehniskāk, varētu izlasīt arī moneo.lv mājaslapā, bet šodien jau paskatīsimies praktiski, kā tas notiek, ja mēs šo Moneo Digi asistentu izmantojam jau mūsu sistēmā, tad neveidojot atsevišķus Cospocket kontus un datus nedigitalizējot, neiesūtot caur viņiem. Lūk, un šajā gadījumā man būs pilnīgi tukša datubāze. Tātad datubāzē ir šajā gadījumā tikai 3 kontakti, tātad 2 noklusētie, kas mums vienmēr ir, un viens
Cits kontakts, tad pie tam pievēršam uzmanību. Tam būs liela nozīme mazliet vēlāk, ja mēs runājam par digitalizācijas procesu, laika taupīšanu un automatizāciju. Un šajā pašā datubāzē nav neviena piegādātāja rēķina un nav neviena arī avansa norēķina. Ja tad viss ir tīrs un balts, pilnīgi jauna, skaista dzīve. Arī kāpēc to rādu, to vēlāk arī apskatīsim. Lai digitalizācijas process caur Moneo Digi asistentu varētu notikt, ir svarīgi pāris parametri. Tātad galvenajos iestatījumos pats svarīgākais, to jau grāmatveži arī ikdienā lietojot un veidojot jaunas datubāzes zina, tātad esam mēs vai neesam PVN maksātāji. Ja, tad vai šajā dokumentā, kad Kostpockets viņu digitalizē, viņam ir jādomā par PVN atrašanu vai nē? Ja atrada, tad ko ar to darīt? Ja es esmu vai attiecīgi neesmu PVN maksātājs. Šajā gadījumā tad mēs būsim PVN maksātāji un šo ķeksīti mēs neaizpildīsim. Un, attiecīgi, ir jauns galveno iestatījuma parametrs, kas ir digitalizācijas parametri, kuros tad pašos pamatu sākumos jāpasaka, vai mēs vispār vēlamies izmantot šo Digi.Kostpocket pakalpojumu, jeb drag and drop, jeb ievilkt un palaist, vai ievilkt un nomest rēķinu vai avansu norēķinu. Tad, ja šī funkcionalitāte vispār spētu strādāt. Kāpēc tā? Tā kā šis ir maksas pakalpojums, lai tas nenotiek nejauši, ja, tad viņš ir attiecīgi jāieslēdz. Tādā veidā apstiprinot to, ka jūs apzināties, ka šādas funkcionalitātes sistēmā tagad būs pieejamas, un attiecīgi par to, ka jums mēneša beigās par digitalizētajiem dokumentiem būs arī kaut kāds rēķins. Par to, cik tas maksā un kā tas notiek un kas tas skaitās digitalizēts dokuments, par to mēs parunāsim pašās beigās. Un šajā gadījumā tātad slēgsim šo pakalpojumu iekšā. Tātad pakalpojums tiks pieprasīts arī ieslēgšanai tad, ja mēs pirmreizējā veidā izmantosim šo drag and drop funkciju piegādātāju rēķinu sarakstā vai dokumentu iesūtnes sarakstā integrācijas modulī, tad viņš prasīs, ka šis pakalpojums mums nav ieslēgts, vai mēs to tomēr gribam darīt. Ja, tad mēs apstiprinot savu veikto darbību, ja, tad atvērsies šie parametri, kuros mēs pateiksim, jā, mēs viņu slēdzam iekšā un šo iestatījumu arī saglabājam. Ja mēs viņu ieslēdzam un neizmantojam šo ievilkt un nomest darbību, nekas jūsu dzīvē, ja rēķinā, nemainās. Ja? Tad jūs varat dzīvot mierīgu dzīvi, pieslēgšana nav maksas pakalpojums. Maksas pakalpojums būs tas, ko mēs nodigitalizēsim un cik daudz. Digitalizācijas parametri mums ir ieslēgti, un sāksim ar to, kad visiem jau ierastajā vietā, kas strādā ar kādu no digitalizācijas šiem centriem, jeb pakalpojumu sniedzējiem, tad integrācijas modulī mums ir dokumentu iesūtne. Ja tas starpreģistrs ir pirmā uzgaidāmā telpa, kur tad tie dati ienāk tādā redakcijā, kā trešā puse viņus ir nodigitalizējusi. Tad šajā gadījumā šajā datubāzē nav pieslēgts Kostpocket konts, mēs tad runāsim tikai vienīgi par šo digitalizācijas procesu. Un man ir sagatavoti pāris čeki un pāris rēķini, lai tad šo procesu jums arī nodemonstrētu. Tad sāksim ar vienu rēķinu. Pilnīgi izvēlēšos kādu no šiem nejaušā secībā. Un, attiecīgi, ja mēs ņemsim šo 241, tad, ja mēs viņu velkam iekšā, tad sistēma mums prasa, kas tad būs šī dokumenta iesniedzējs. Un kāpēc ir šis jautājums? Tāpēc, ka pastāv iespējamība, ka šis konkrētais dokuments ir čeks. Ja tas ir čeks, tad no tā mēs veidosim avansu norēķinu. Un, ja mēs veidojam avansu norēķinu, tad avansu norēķinam ir vajadzīgs kāds darbinieks. Tad tas būs tas iesniedzējs, ja persona, kura par šiem dokumentiem atskaitās. Un pieņemsim faktu, ka es nezinu, vai šis dokuments ir rēķins vai avansu norēķins, un es izvēlēšos to, ka man ir vajadzīgs jauns darbinieks. Tad man ir vajadzīgs jauns darbinieks, un viņš būs es pats. Un spiežam labi, un mums notiek digitalizācijas process, kura laikā tad dokuments tiek aizsūtīts uz Igauniju un atsūtīts atpakaļ ļoti ātrā veidā, un mums kaut kas ir nodigitalizējies. Un šajā gadījumā tad mums digitalizācijas process ir pabeidzies, bet jau mēs saskaramies ar pirmo kļūdu. Un šajā gadījumā kļūda ir tāda, ka mums ir atrasts no piegādātāja rēķina, kuru tad mēs attiecīgi arī šeit sāniņā varam redzēt, kā attēlu ir fiziska persona piegādātājs. Ja, tad fiziska persona šajā gadījumā nav atrodama nevienā reģistrā, un vēl pēc šāda personas koda, kurš ir izdomāts,
Tad mums šajā gadījumā jātiek galā pašiem ir ar šo konkrēto dokumentu iesūtnes ierakstu. Un šis varbūt ir tāds pusforšs piemērs, kurā tad attiecīgi šis piegādātājs nav atrasts. Bet tad no šī paša ieraksta mēs varam izvēlēties piegādātāja sarakstā kādu kontaktu. Ja mums šī Jāņa Jānīša nav, tad šeit mēs viņu veidosim jaunu. Un, teiksim, ka viņš ir piegādātājs, viņš mums nav PVN maksātājs, tad viņa reģistrācijas numuru, ja personas kodu ielīmēsim šajā laukā. Lūk, tad kontakts mums ir pēc saglabāšanas, viņš ievietojās šajā piegādātāja lauciņā, un mēs varam teikt, jā, ok, tagad mums kontakts ir atrasts, kļūda vairāk mums neeksistēs. Ir nodigitalizēta kopējā summa, un tā kā uz dokumentu nepastāvēja neviena pazīme par PVN, viņš saka, ka visticamākais nodokļu kods būs B. Tātad nodokļu kods tiek minēts no tā, ar kādām likmēm šis digitalizētās dokumenta rindas nāk pie mums iekšā no šī DigiCost Pocket risinājuma. Un, attiecīgi, ja mums vairāk nekas nav piebilstams par šo rēķinu, mēs varam pateikt, ok, mums ir zināms konts 7170, pakalpojumi no ārpuses, un varam likt bumbulīti, izveidot ierakstu un saglabāt. Bet kas jāņem vērā, tad tā kā mēs vilkām šo dokumentu integrācijas, jeb dokumentu iesūtnes sarakstā, šim konkrētajam ierakstam noklusēti vienmēr būs atzīme, ja bumbulīts pie avansa norēķiniem. Ja, tad pirms mēs pārslēdzam statusu uz izveidots dokuments, ieliekam pareizo atzīmi, tad vai tas ir avansa norēķins vai šajā gadījumā piegādātāja rēķins. Piegādātāja rēķina gadījumā tad mums vēl varētu prasīt sistēmu norādīt šo rēķina veidu. Un šajā gadījumā tad mazliet bez tulkojuma dotajā momentā, bet sistēma saka, ka mums ir izveidots kontakts, jā, viņa to ir atradusi, bet attiecīgi sadaļā citi mums sistēma nodigitalizēja arī 2 konta numurus. Ja, tad mēs zinām, ka Jānītam ir konta numuri 2, bet kontaktkartiņi viņus nesatur. Tad tajā mirklī, kad es spiedu saglabāt, sistēma prasīja, vai es vēlos kontakta kartiņu papildināt ar šiem konta numuriem. Tad ar tādu domu, ka, ja svarīgi maksājumā pēc tam ir norādīt korektu konta numuru, un tie ir vairāki, un varbūt nereti Jānis mums piestāda rēķinu katreiz norādot kādu citu no saviem konta numuriem, tad arī konta numuri tiek papildināti šajā kontakta kartiņā, un attiecīgi tātad piegādātāja rēķinā mēs varēsim pēc tam izvēlēties, kurš tad ir tas īstais konts, kurš tad ir jānorāda, ja uz kuru jāveic šis maksājums. Šai gadījumā tātad tā kā mēs nospiedām krustiņu, kontaktkartiņā netika papildināti tie konti, un Jāņa kontaktkartiņa vēl aizvien ir bez viena šī konta numura. Tādā veidā mēs tikām ar vienu šo piegādātāju rēķinu galā. Tas, ko mēs varam darīt, mēs varam pateikt, labi, viss bija forši, kontaktu neatrada, žēl, bet paņemsim un iezīmēsim vairākus dokumentus. Un šādā pašā redakcijā viņus dokumentu iesūtnes ierakstā ievietosim, un tā kā es vēl aizvien nezinu, vai tur bija čeki vai nav čeki, vai tur tikai piegādātāja rēķini, es izvēlos darbinieku un saku labi. Tā kā piegādātāja rēķinam darbinieks nav svarīgs, tad viņa nozīme šajā gadījumā ir mazsvarīga, bet savukārt tas ir svarīgi avans norēķinām, tad iesaku šo iesniedzēju arī norādīt, un tad viņš mums šo lauku arī aizpildīs. Tā kā dokumenti ir vairāki, tad tā digitalizācija notiek individuāli, katru dokumentu sūtot uz šo DigiCost Pocket un saņemot atpakaļ. Un redzam, ka pašais mums visiem dokumentiem ir šodienas datumi, iesniedzēju un status kļūda, un tad mēs pamazliet pagaidīsim, lai šis servis mums atbild un šos dokumentus iesūta atpakaļ. Procesa lodziņš mums ir fonā. Lūk. Tad apkalpošana pabeigta, rezultātā ir viens brīdinājums un veiksmīgi pabeigti 9 ieraksti. Ja mēs gribam apskatīties rezultātu, tad, ja mums ir kāds brīdinājums vai kļūda, tad tajā gadījumā ir ieteicams paskatīties, kas tad beigās tur bija par problēmu. Un, attiecīgi, tie veiksmīgie ieraksti mums parasti neinteresē jau veiksmīgi, tad ko mēs tur daudz skatīsimies. Un šajā gadījumā tad, jā, mēs saņemam brīdinājumu, ka dokuments ar šādu ID jau eksistē. Tad ID tiek veidots no konkrētā
reģistrācijas numuru, tam piešķirot kārtas skaitlī, ja nemaldos, bet tad viņi tiek nounificēti, lai mēs divas reizes nespētu nodigitalizēt vienu to pašu dokumentu, bet attiecīgi no tā izveidot, piemēram, divus piegādātāju rēķinus vai avansu norēķinus ar divām šādām te rindiņām. Tātad šajā gadījumā mūsu Jāņa Jānīša rēķins vienreiz jau bija digitalizēts, sistēma to saturēja, attiecīgi viņš vairāk otrais netika digitalizēts, un par to mums ir arī šis brīdinājums. Visos pārējos gadījumos tātad mums ir atjaunoti dokumenti un atrasti kaut kādi piegādātāji un informācija par tiem. Nu, lūk, tātad Jāņa Jānīša gadījumu mēs apskatījām, metāla pasaules rēķins numur 2, tad atceramies, ka datubāze bija pilnīgi tukša pirms tam. Tad nebija neviena kontakta, no kurienes viņš šo metāla pasauli atrada. Tad tajā mirklī, tad, kad mēs sūtām šo rēķinu uz Igauniju, tā teikt, un kad saņemam atpakaļ datus, kas tad viņai ir nodigitalizēti, pirms Moneo tos saglabā, viņš pārbauda, vai datubāzē eksistē šāds piegādātājs ar šādu reģistrācijas numuru. Un tā kā mums datubāzē šāda piegādātāja šādu reģistrācijas numuru nebija, viņš devās savukārt pie cita servisa, šajā gadījumā pie Lursofta, un attiecīgi Lursoftam prasīja darījumus, bet datus par šādu te reģistrācijas numuru. Un attiecīgi šajā gadījumā tātad metāla pasaules dati tika ielzīti no Lursofta, un attiecīgi arī ieglabāti šeit sistēmā. Kā redzam, arī visi pārējie kontakti sistēmā jau ir 11 mūsu 3 iepriekšējo vietā. Metāla pasauli izveidoja, saglabāja, un redzam, ka šajā gadījumā jau ir 2 atrastas rindas. Tad mums ir kaut kāds darījums par 461 un 2540, kur vienam no tiem ir nodokļu kods B. Nu, tad attiecīgi skatāmies, kas tad ir šajā dokumentā nodigitalizēts, un šajā gadījumā atrodam to variantu, kad mums dati kaut kādā mērā nesakrīt. Ja, tad mums ir darījums par 30 eiro un 1 centu, kur šajā gadījumā tad mums bija 80 centu darījums, kas ir jāpliek ar parasto PVN likmi, un 29,03, jeb 0,4, kuram būtu reversētas šis te darījums, jeb R7. Nu, šajā gadījumā tad mums ir tiesības un iespēja šajā vietā šo arī izmantot. Šis būtu tas gadījums, ka šo rēķinu varētu sūtīt kospaketam un teikt, hei, draugi, šo konkrēto rēķinu kaut kas notika nepareizi. Tad 29,04 ar reversu 7 un attiecīgi 80 centi ar P21 ir priekšnodokli vispārīgā kārtībā. Un attiecīgi tad varam arī norādīt izdevumu kontus. Un teikt, ka tas būs piegādātāja rēķins un izveidot ierakstu. Un šajā gadījumā atkal sistēma mums prasīs, hei, mēs atradām konta numurus, vai mēs gribam metāla pasaules kontaktu kartiņā viņus papildināt. Un teiksim jā, un šajā gadījumā tad tiek izveidot šis te piegādātāja rēķins. Nu, šajā gadījumā mēs saņemam kļūdu, to arī skatīsimies, kāpēc. Un attiecīgi mums kontaktu kartiņā ir šie te 3 konta numuri, ko sistēma bija atradusi šajā dokumentu iesūtes ieraksta aizmugurējā sadaļā pie konta numuriem, kas atnāca kā digitalizēti. Nu, tad te ir problēma ar rindu summu. Tad mums bija R7 revers, mums bija summa bez PVN bija 80 centi, un mums bija 29,04. Nu, tad mēģinājums numur 2. Tā, jā, un laikam mēs paši, visi mani cilvēki, mēs klātesošie cilvēki ir apakšā, un es to ķeksīti pat neredzu mirklītī, tūliņ aizbītīšu mūsu maliņā. Un rekur, jā, paldies palīgam. Jā, nu tieši tā arī ir. Jā. Šajā gadījumā tad reķins ir izveidots, un es domāju, kur man tas ķeksis pazuda, izrādās mēs visi sežam priekšā. Paldies Beātei, ja nemaldos, jā. Un šajā gadījumā, tad, ja mums ir izveidots dokuments, tad šeit no izveidots lauka mēs varam ieklikšķināt iekšā un tad attiecīgi ar taustiņu kombināciju F2 izveidoto dokumentu atvērt vaļā. Te mums piegādātāja rēķins tādā redakcijā, kādu tad mēs viņu aizpildījām šeit arī saņemam. Nu, šajā gadījumā tad mums atliek papildināt objektus, projektus vai kādus citus lielumus, kas varbūt ir saistoši šim te rēķinam, un atzīmēt ķeksīti grāmatot un attiecīgi
nogrāmatot. Kas svarīgi, tātad piegādātāja rēķins vai mans norēķins, kas tiek izveidots no digitalizācijas ieraksta, sevī satur arī šo failu, datni, tā arī te mēs viņu redzam šo te failiņu, kas bija pievienots, ir digitalizēts, un saiti uz šo dokumentu iesūtnes ierakstu, kas attiecīgi šo piegādātāja rēķinu izveidoja. Tas būtu gadījumiem, tad, ja mēs rindiņus sadalījām šajā gadījumā un ignorējām importētās summas, jo dokuments netika nodigitalizēts līdz galam korekti. Bet šajā gadījumā mēs varam paskatīties arī gadījumu citu, kurām mums ienāk darījums ar divām dažādām, bet ar nodokļu apliekamām likmēm, un mēs gribam no šī konkrētā rēķina dabūt mazliet vairāk informācijas nekā šajā gadījumā mēs redzam. Un tad redzam to, ka rēķinā iekšā mums ir jurista pakalpojumi, pie reizes šis te uzņēmums arī izrādās tirgo ābolus, bumbierus un kartupeļus. Dzīvē gadās arī tā, bet viss šī informācija mums nav redzama šajā rēķinā dotajā momentā, un mēs jau esam paspējuši šo visu nodigitalizēt, caurskatīt, un mums ir redzams tikai divas rindiņas. Tad ar vienu nodokļa likmi apliekamiem darījumiem un attiecīgi ar otru likmi. Šajā gadījumā, tad, ja mēs atgriežamies uz digitalizācijas parametriem, mums bija ne tikai ieslēgšanas iespēja, bet mums bija iespēja arī digitalizēt gan avans norēķinu, gan piegādātāju rēķinu, ne tikai summās pa PVN likmēm, bet attiecīgi digitalizēt visas rindas. Un šajā gadījumā, tad atzīmējot šo bumbulīti, būs paziņots par to, ka šī ir beta funkcionalitāte. Tad tajā mirklī samazinās atpazīšanas precizitāte, un arī digitalizācijas process būs arī mazliet lēnāks. Tad viņam jāspēj nolasīt ne tikai tas, kādas summas ir, bet arī kāds ir šī konkrētā rēķina saturs. Un tā kā rēķins mums jau dokumentu iesūtnē eksistē, lai viņš mums nav jādzēš ārā, attiecīgi atkal jāmeklē, kur tad tas rēķins dzīvo, pēc tam jāvelk iekšā, atkal jādigitalizē. Tad tā kā mums šis ieraksts jau eksistē, mēs esam izmainījuši savu vēlmi parametros, kādā veidā mēs vēlamies digitalizēt šos rēķinus, tad caur 3 punkti mums ir iespēja izsaukt šo atkārtoto digitalizācijas procesu. Tad šis pats rēķins tiek aizsūtīts atkal līdz digitalizācijas servisam un gaidīsim informāciju no viņa atpakaļ. Jā, atnāca beidzot arī visas pārējās rindiņas. Lūk, šajā gadījumā tad sistēma atpazina to, ka rēķinā ir 4 rindas. Ir redzami arī jurista pakalpojumi, ir redzami gan āboli svaigi, gan bumbieri, gan kartupeļi. Un kā jau parametrs mūs brīdināja, ka digitalizācijas līmenis šajā gadījumā varētu būt mazliet neprecīzāks, kā redzam, atstarpītes kaut kur pa ceļam ir apēdušās pēdējās. Un pēdējās rindās kartupeļiem vispār nav bijis svarīgs šis šķirnes veids. Tad kartupeļu vinete šoreiz vienkārši kļūst par parastiem kartupeļiem ar pēdiņām. Bet kas notiek šajā procesā vēl, ja rēķinā šajā gadījumā ir norādīts, piegādātājs norādījis arī kaut kādu savu kodifikātoru, tad, kad tiek nodigitalizētas visas rindas, tad artikulu sadaļā mums parējās arī ārējie artikuli. Tātad pliki, teksta lauki tikai informācijas saņemšanai no attiecīgi piegādātāji. Un tie, kas izmanto savā dzīvē un ikdienā arī noliktavas funkcionalitāti un no saņemšanas ieraksta noliktavā veido piegādātāju rēķinu, šajā gadījumā arī no piegādātāja rēķina var veikt pretēju darbību, veidot saņemšanu. Tad, tā kā mums digitalizācijas dokumentu iesūtas ieraksts veidos piegādātāju rēķinu, un šī tā pirmā vieta, kur viņš sistēmā ienāk, tad šeit mums ir iespēja norādīt pretī piegādātāja artikulam savus artikulus. Tad šajā gadījumā es saku, ok, mums ir āboli, mums ir bumbieri. Ir mums bumbieriem jābūt, to, ka nezinu, jā, ir mums bumbieri. Globāli atsevišķi bumbierus nav skaitām, un mums ir zināmi kartupeļi svaigi ar mīzu, un šie kartupeļi ar pēdiņām šajā gadījumā būs tie paši kartupeļi. Attiecīgi jūs bumbierus dalat citādākos, tur helbas bumbieros, konferences bumbieros un citādākos, tad jums būs attiecīgi arī citi šie te artikuli. Un atliek salikt mums arī kontus pretī. Šajā gadījumā mēs visus augļus un dārzeņus būsim nopirkuši tālāk pārdošanai, tas ir tālāk pārdošanai vai savām vajadzībām, tad mums nodokļu kodi vēl aizvien ir tie paši, tas būs piegādātāja rēķins, un attiecīgi šo rēķinu arī izveidosim.
Un gala rezultātā tad mums izveidojies piegādātāja rēķins, kurā tad ir mūsu norādītie konti, visas rindas ar tieši tādiem pašiem tekstiem, kādus mēs viņus saņemam no digitalizatora. Tad šajā gadījumā mēs varam grāmatojumu komentārus arī papildināt, izlabojot tur tās pēdiņas un atstarpītes. Bet, attiecīgi, artikulu sadaļā mēs redzam, ka mums ir arī atnākuši visi artikuli, kas tad mums bija no dokumentu iesūtnes ieraksta, tām rindām, kurām mēs viņus papildinājām. Tad jurista pakalpojumi atnāca kā teksts, ja mēs šajā laukā nospiestu F2, tad mums nekas cits īpaši neatvērtos, bet ābolu rindā mums bija norādīts artikuls ābolu, un ābolu mums tomēr ir sasaistījušies kopā, jo mēs viņus manuālā veidā arī tur ievietojām. Un šajā gadījumā, tad, ja mēs šo ierakstu nogrāmatotu un no šejienes veidotu preču saņemšanas ierakstu noliktavas vajadzībām, tad tajā gadījumā mums arī šis te lietotājs, tad mums būs lietotājs vajadzīgs, mums tiktu izveidot arī šī te noliktavas saņemšana. Tad pateiksim Kārlim, ka Kārlis ir Kārlis. Tas Kārlim ir darbinieks, nav piesaistīts. Un tad mēģināsim šo te saņemšanas ierakstu. Jā, tad viņš mums fonā jau arī ir izveidojies. Tad šajā gadījumā tad saņēmēja persona ir jānorāda obligāti, tad ievietošu viņu atkārtoti. Un tā kā rēķina rindās bija šie te artikuli, tad artikuli arī mums ir atnesušies uz šejieni. Nav atnesies, kas nav atnesies jurista pakalpojums, jo attiecīgi viņam mēs artikulu šeit nenorādījām. Kas mums vēl svarīgi bija, mums bija svarīgs daudzums, lai šī noliktavas saņemšana izveidotos korekti. Šajā gadījumā daudzums man piegādātāja rēķinā kaut kādu iemeslu dēļ nav nolasījies un salasījies, ievietojies. Tad mēs varam viņus no šejienes arī attiecīgi pārrakstīt un šo procesu atkārtot. Tad nogrāmatosim vēlreiz, un tā kā saņemšanas ieraksts mums nav nogrāmatots, tad veidosim no piegādātāja rēķina un atkārtoti. Nu, un šajā gadījumā jau mēs redzam, ka visi daudzumi un attiecīgi summas, kā rindu summas, mums ir ielasījušās pretī. Tas, ko ar preču saņemšanu darām tālāk, nu, tas jau paliek tālāk jau noliktavas cilvēku ziņā. Atgriežoties pie dokumentu iesūtnes ieraksta, ja mēs skatāmies piemēru, kur mums ir vairākas rindas, to paņemsim Vidzemes būvservis, šajā gadījumā mums ir 6 rindiņas. Nu, ja mēs viņu atkārtoti nodigitalizēsim, tad redzam, ka mums salasījās visas slīplentas, fibrodiski, vulkanizēti un tā tālāk. Mēs saprotam, ka jā, ir forši, ka mums tas info ir ielasījies, tad grāmatojuma komentārs no piegādātāja rēķina vai manas norēķina tālāk aiziet uz šo te grāmatojumu, un attiecīgi mēs ņemot galveno grāmatu varam redzēt detalizēti, kas tad tur jau tika nopirkts, bet es negribu tās visas entās rindas šeit, lai attiecīgi manā rēķinā dzīvo. Neskatoties uz to, ka es varu teikt, jā, ok, tas ir preces un izēvielas un materiāli, un ar labo taustiņu tukšā rindas laukā es varu pateikt aizpildīt kolonnu pēdējo zināmo vērtību, un visi kontiņi man saliksies paši pretī. Es gribētu to, lai visi šie komentāri būtu vienā rindā. Un tad šajā gadījumā, ja mums rēķina rindas ir nodigitalizētas, un tās ir vairāk kā viena ar vienādiem PVN kodiem, mums ir iespēja caur 3 punkti grupēt dokumentu rindas. Un grupēšana notiek tā, ka par unikālu vērtību tiek uzskatīts PVN kods, un šīs rindas tiek sasumētas un saskaitītas kopā. Kas notiek ar grāmatojuma komentāru? Viss, kas bija 6 rindiņās, ar komatu atdalīts, viss ievietojās šajā te vienas rindas laukā. Ja būtu 2 nodokļu kodi, kā piemēram tajā iepriekšējā rēķinā, tad mums šeit ir gan P21, gan P12. Mums tā noliktava un tie artikuli tur ir maz svarīgi. Tad grupējot dokumentus, mēs iegūsim 2 rindiņas. Tad nodokļu kods P21 bija vienā rindā tikai, tad tā rinda paliek nemainīga. Un attiecīgi svaigi āboli, bumbieri tagad visi atrodas vienā lauciņā, un viņiem visiem ir piemērojama viena nodokļu likme. Šis ir veids, kā tas notiek caur dokumentu iesūtnes logu. Tad mums ejam cauri katram dokumentam, skatāmies, ir tas avans norēķins vai piegādātājs, vai varbūt pat realizācijas rēķins, bet es teiktu, ka realizācijas rēķinu nav jādigitalizē, viņam jārodās vai moneo. Attiecīgi, ja
kāds raksta rēķinus kādā citā vidē, nu, tad aiciniet viņu izmantot MoneyGo, un attiecīgi rēķinus vairs nebūs jādigitalizē. Rēķins jau būs jūsu datubāzē, tad, kad lietotājs to būs jau saglabājis. Bet atgriežoties pie dokumentu iesūtnes, tad šādā veidā mēs ievilkām rēķinus vai čekus, jeb dokumentus, ko mēs nezinām, kas tie tādi ir, līdz mirklim, kad mēs ar viņiem jau tālāk skatīsim, ejam cauri katram individuāli un skatāmies, kāds dokuments no šī konkrētā ieraksta būtu jāveido. Tagad izdarīsim tā, ka pateiksim, ka mums šo dokumentu vairāk šeit nav. Un dosimies uz piegādātāju moduli, piegādātāju rēķinu sarakstu. Šai gadījumā man Temer Finance rēķins bija grāmatots, tātad viņu dokumentu iesūtnes ierakstu, tā teikt, pārvietojot uz statusu sagatavots, viņš vairs nedrīkst anulēt un likvidēt, tad izdarīsim to manuāli. Tātad iepriekšējā gadījumā es nezināju, kas ir rēķinu dokumentu saturā iekšā, tātad čeki vai rēķini. Šajā gadījumā mēs pieņemam faktu, ka mēs jau zinām, kas viņos ir iekšā. Tātad mēs zinām, ka šie te mums ir piegādātāji rēķini, šie mums ir attiecīgi čeki. Un ja mēs paņemam šo te vienu piegādātāju rēķinu un ievelkam šajā piegādātāju rēķinu sarakstā, tad redzam to, ka mums viņš nodigitalizējās un jau uzreiz arī saglabājās. Un līdzīgi kā iepriekš, atbilstoši tam, kas bija norādīts galvenajos iestatījumos, digitalizēt pēc PVN kodiem un grupēt tos, vai attiecīgi katru rindu atsevišķi, mēs ieguvām vienu šo te piegādātāju rēķinu, kurā redzamas ir abas divas rindiņas, jeb abi divi transportēšanas pakalpojumi. Un tad, ja mums vairāk nekas šeit nav piekomentējums, nav svarīgi objekti vai kāda cita informācija, kas jāpievieno, norādām attiecīgi kontus un spiežam ķeksīti grāmatots un saglabāt. Bet var būt tādas situācijas, ka mums šie rēķini nenodigitalizējās, vai mums rodās kaut kāda kļūda, vai nu viņš nespēja atrast kaut kādu lielumu priekš kontiem, vai kā mums iepriekš bija problēmas ar šo te metāla pasaules rēķinu, kurš nevarēja tikt nodigitalizēts vai saglabāts, jo viņām bija kaut kādas neatbilstības summās pret PVN. Tad var rasties kaut kādas nobīdes, vai tiek nodigitalizēts arī pat konta numurs citreiz nepareizi. Tad arī to viņš nespēja atrast jau kontaktkartiņas saturā, un viņam ir aizdomas, ka tomēr šis konts varētu nepiederēt šim te kontaktam, jo diez vien vai mēs gribētu rēķinu kļūdainu saņemt nepareizu konta numuru un aizskaitīt šo naudu ne tam īstajam piegādātājam. Lūk, šajā gadījumā tātad metāla pasaules rēķins tieši tāpat kā iepriekš nodigitalizējās, bet attiecīgi ar jau tieši to pašu novirzīti summās, ja tad šīs summas mums būtu jāizlabo un attiecīgi ieraksts jāgrāmato tikai tajā momentā. Bet, ja mēs tad paņemsim visus ierakstus, paņemsim mazliet mazāk, lai mums tas laiks netērēs tik ļoti daudz, tad šajā mirklī mēs jau redzam, ka mums augšējā labajā stūrītī parādās kāds jauns apzīmējums, jauna poga, atvērt iesūtnes melnrakstus. Tātad tā ir tā vieta, kurā glabājās tie dokumenti līdz tam mirklim, kamēr šis te piegādātāja rēķins var kvalitatīvi izveidoties līdz galam. Šis iesūtnes ieraksta melnraksti ir tie paši moduļa integrācijas dokumentus iesūtnes ieraksti, kas tad paliek statusā sagatavots ar atzīmi piegādātāja rēķini. Jo arī tiem rēķiniem, kurus jau mēs šeit redzam digitalizētus, tātad Vitus SE un metāla pasaule, ja mēs tagad skatītos integrācijas moduļu dokumentu iesūtnes sārakstu, mēs jau redzam, ka viņi divi bija. Un šajā gadījumā tad ir situācija, ka tas ievilkšanas process ir pabeidzies, nodigitalizējies, un mums ir divi brīdinājumi, divi veiksmīgi ieraksti. Un pieņemsim, ka es vai nu kļūdas pēc vai vienkārši steigā nospiedu krustiņu vai pateicu, ka es negribu redzēt atskaiti, un es palieku pie šī te piegādātāja rēķinu saraksta un redzu, ka šeit nav visi dokumenti, ko es vēlējos redzēt. Tā mirklī, kad ir palicis kāds viens vai vairāki nedigitalizēti piegādātāja rēķini, tad šī te podziņa ar mazu sarkanu atzīmīti augšējā labajā stūrītī parādās. Tad šajā gadījumā mums bija divi brīdinājumi, un tam mēs arī redzam divus ierakstus. Kur tad atverot šo te dokumentu iesūtnes melnrakstu sarakstiņu, mēs redzam, ka mums 4. un 5. ieraksts ir
neizveidojies. Viņi stāv kā melnraksti, un visticamākais, ka mums viņus grāmatvedībā, jeb šajā gadījumā piegādātāja rēķinos, vajadzētu dabūt iekšā. Nu, tad pērsim vaļā, ja ir kaut kāds kļūdas teksts, ir pateikts šim iesūdzes ierakstam, kaut kas nav kārtībā. Un viņš mums atver šo piegādātāju rēķinu pilnīgi tukšu. Šajā gadījumā viņš nav atpazinis ne piegādātāju, ne rēķina rindas, ne citu informāciju, kas tajā būtu svarīgi, lai mēs grāmatvediski varētu šo piegādātāju rēķinu saglabāt. Tā esam cieti, negribēs viņu saglabāt, jāapstrādā mazliet vēlāk, jāsaprot, kāpēc tā tas notika, kas viņam nepatika digitalizācijas procesā. Un šajā gadījumā mums ir vēl viens cits rēķins, kurš saka, ka mūsu kļūda veidojot piegādātāju rēķinu, tad ierakstam jau ir kaut kādas saistības jau ar esošu ierakstu. Un šajā gadījumā mēs redzam to, ka atverot ierakstu vaļā, dati saglabājās, ievietojās jaunā piegādātāja rēķinā. Tā ikreiz, kad jums radīsies šīs kļūdas, kaut kas līdz galam pietrūkst šajā rēķinā, lai viņu saglabātu, viņš šajā augšējā labajā stūrītī, kā iesūknes melnraksti, saglabāsies, un no turienes varot šo ierakstu vaļā, tiks mēģināts aizpildīt jauns, šajā gadījumā piegādātāja rēķins, kurā tos datus viņš centīsies ievietot. Ja tas rezultējās ar sakāvi, viņš saka, ka piegādātāja rēķinu viņš tomēr nevar atvērt vaļā, tad attiecīgi integrācijas modulī pie dokumentu iesūknes mēs varam vērt vaļā šo konkrēto kļūdaino rēķinu un iet skatīties, kas tad bija par problēmām, kāds ir šis konkrētais kļūdas teksts. Šajā gadījumā tad brīdinājums par neeksistējušu konta numuru bija tas, kas pateica, ka mēs nevaram, kad viņš negribētu šo rēķinu saglabāt, kamēr kāds to neapstiprina manuāli. Tas būtu no piegādātāja rēķinu puses. Un tā kā mēs zinām un nošķīrām un iepriekš sakārtojām, ka mums ir čeki vienu vietu un attiecīgi piegādātāja rēķina atsevišķā kaut kādā mapītē, tad dosimies uz avansu norēķiniem un pilnīgi tukšā avansu norēķinu sarakstā paņemsim šos mūsu 7 esošos čekiņus un vēl vilksim iekšā šeit. Līdzīgi kā integrācijas modulī, kur noklusēti ir šī atzīme, ka tiks veidots avansu norēķins, arī šeit viņš prasa mums norādīt iesniedzēju. Un 1007 vēl aizvien esmu es. Saku, labi, šie visi ir mani dokumenti. Redzam, augšā izveidojās šī melnraksta podziņa, kurā tad viņš saka, ka 7 dokumenti tiek sūtīti digitalizācijai. Un tajā gadījumā, ja viņi visi veiksmīgi mums arī nodigitalizēsies, tad mums šai podziņai vajadzētu pazust un izveidoties avansa norēķiniem. Tūliņ paskatīsimies, vai attiecīgi es mazliet nemānos. Jā, rezultāts tad ir veiksmīgs, bet viens tomēr dokuments mums kaut kur palika neapstrādāts līdz galam, kaut kas viņam nepatika. Bet rezumējoši, ko mēs ieguvām? Tad neskatoties to, ka es paņēmu 7 dažādus dokumentus, tika izveidoti 3 avansu norēķinu ieraksti. Un kas svarīgi, tātad digitalizācijas mirklī, tā kā ir iesaistīts dokumentu iesūtnes šis reģistrs tabula, tad viņš saliek visus dokumentus tajā, sakārto tos pēc datumiem un attiecīgi datumu ietvaros arī izveido šos avansu norēķinus. Un, ja es atvēršu tagad maija avansu norēķinu vaļā, tad manā šajā gadījumā bija 1 maija čeks, kurā tika pirkts mākslīgais augs. Un redzam, ka ir viens arī šis čekiņš piesaistnes ierakstā, tad arī dokumentu iesūtne te ir piedalījusies, to mēs redzam ar šo saitīti, un šo dokumentu arī redzam šeit. Tad te mums tas mākslīgais augs ir nopirkts, un ja mēs vērsim jau jūnija avansu norēķinu vaļā, tad skatāmies, te ir mazliet jau vairāk, tad kopā jau 4 dokumenti, bet rindiņas ir 8. Ja, tad šajā gadījumā redzam, ka dokumenta numurs 4 no rindām jau ir vienāds. Tad mums ir šis parametrs ieslēgts par digitalizētajām rindiņām. Tad viņš ir atradis to, ka šajā pirmajā čekā mums ir kopā 4 rindas. Un nav melots, tā arī ir. Viņas tiek rēķinātas un sadalītas atbilstoši tam, kāds tad ir galvenais iestatījumos šis parametrs. Tad mums ir bijusi arī dīzeļdegviela, citā čekā maisiņi un 2 rindās dalīts cements. Ja viss patīk, attiecīgi saliekam kontus, liekam ķeksīti grāmatots un attiecīgi grāmatojuma komentāri aiziet uz grāmatojumu, tālāk mēs viņus varam redzēt galvenajā grāmatā. Un tad visbeidzot tad bija arī 8. mēneša, jeb augusta
kāds čeks no Freko veikala, kurā tad bija nopirkts papīrs, un viņš arī mums ir viens. Bet tad, tā kā mums bija viena kļūda, tad avans norēķinu sarakstā mums parādās, ka mums iespēja atvērt šo melnrakstu ierakstu, un tad kaut kāds paziņojums par Diānas čeku, akciju sabiedrības, ka čekam numuru tādam, mums tātad, veram uz vaļā viņu. 10. čeks mums tas bija, un kļūda bija saistīta ar to, ka šāds čeks mums jau eksistē, avans norēķina rindiņās. Ja, tad šajā gadījumā tātad papīra dvielis, svīle un arī atlaide kaut kur ar mīnus zīmi šajā gadījumā jau ir vienā čekā ievietot. Tas nozīmē to, ka kopējā čeku sarakstā mums šāds čeks jau eksistēja, un visticamākais vai nu mēs paši vai mūs kāds, kas atsūtīja šo visu čeku sarakstu, bija kļūdījies un šo čekiņu nokopējis divreiz. Un, attiecīgi, tad šajā gadījumā sistēma nokontrolē to, ka to čeku otrais mēs vairs nevaram ievietot avansu norēķinā. Dokumentu iesūtnes logā mēs arī redzam. Vienreiz šis pats numuriņš tika atrasts, un, attiecīgi, arī otrais. Ko darīt šajā gadījumā? Skaidrs, ka šis te čeks mums nav vajadzīgs. Te mums viņš rēgojās augšējā labajā stūrī. Tad, lai visu laiku mums atgādinātu par to, ka mums ir kaut kas nedigitalizēts un nepabeigts līdz galam, bet tā kā mēs šo konkrēto ierakstu, šo kļūdaino čeku negribēsim vairāk digitalizēt, mums viņš nav vajadzīgs, tad mēs attiecīgi varam viņu atvērt vaļā, atzīmēt kā slēgtu un saglabāt. Slēgšanas mirklī tātad tiek uzskatīts, ka sistēma uzskata, ka mēs apzināmies, ko mēs darām. Šo čeku nekad vairāk mūžā mēs nevēlēsimies redzēt. Un, kā redzam, avans norēķinu augšējā labajā stūrī vairāk neviena paziņojuma par eksistējošu melnrakstu nav. Lūk, tas būtu par piegādātāju rēķiniem, avans norēķiniem, to melnrakstiem, dokumentu iesūtni globāli un digitalizācijas procesu pavisam tam pa vidu. Noteikti lielai daļai no jums rodas jautājums, cik tad šis prieciņš mums maksā. Un, attiecīgi, publiskajā Moneo cenu lapā ir pateikts, ka Digi asistents čeku un rēķinu digitalizēšanai par vienu dokumentu līdz šī gada beigām maksā 10 centus, attiecīgi pēc tam tie ir 15 centi par vienu dokumentu. Bet, ja jūs digitalizēto dokumentu skaits pārsniedz 500 gabaliņus, tad no bāzes cenas atbilstoši datumam būs, piemēram, atlaide 10% apmērā. Un, ja jūs esat visam kaislīgi digitalizētāji un digitalizēto dokumentu skaits jau pārsniedz 1000, tad tā atlaide attiecīgi arī būs 2 reizes lielāka, jeb 20% apmērā no bāzes cenas atbilstoši datumam.